Labdien visiem klātesošajiem, visiem, kas ir pieslēgušies Latvijā un ārvalstīs. Es esmu Roberts Gorotko, pārstāvu diasporas mediju latviešu.com. Esmu latviešu komunikācijas vadītājs, un šodien mēs esam sapulcējušies pirms Jāņiem, īstenībā pirms garām brīvdienām, esam sapulcējušies tiešsaistes diskusijā, kurā mēs tad parunāsim par jauniešu līdzdalību Latvijas attīstībā un par dažādām jauniešu idejām, kas veido Latviju. Īpašs akcents šodien tiks veltīts SparkPoint. Tā ir jauniešu iniciatīva karte, kas parāda, cik daudz jauniešu Latvijā jau dara un kā viņu idejas var veidot Latvijas nākotni. Bet vairāk par šo SparkPoint mēs tad parunāsim vēlāk. Runājot vēl par šo platformu, tad šajā platformā jaunieši var dalīties ar dažādām iniciatīvām, kā arī izrādās, tur notiek sabiedrības balsojums par jaudīgāko iniciatīvu. Bet, ja mēs runājam vēl par dažādām citām aktivitātēm saistībā ar Latvijas attīstību, tad īpaši svarīgi ir saprast, vai jauniešu līdzdalības iespējas sasniedz ne tikai lielās pilsētas, kur tā tad apgrozās un dzīvo daudz jauniešu, bet arī mazākus reģionus un ciematus. Arī šo mēs šodien ieskicēsim. Un par diskusiju runājot, tad tos, kuri ir pieslēgušies tiešsaistē no dažādām pasaules malām, aicinu uzdot jūsu jautājumus komentāru sadaļā, un diskusijas otrajā daļā, tuvāk jau noslēgumam, mēs centīsimies uz šiem jautājumiem atbildēt. Man ir pievienojušies 3 lieliski un aktīvi jaunieši, kuri pārstāv dažādas vai nu idejas vai organizācijas, un es tagad iepazīstināšu ar šiem cilvēkiem. Tātad ir pieslēgusies Anete Petrēvica, kura ir SparkPoint idejas autore. Sveika, Anete! Sveiki! Ir arī Kārlis Ploks, Junior Achievement Latvija līderu programmas projekta vadītājs. Sveiks, Kārli! Labvakar! Un mums ir arī pievienojusies Enija Priževoite, kas ir podkāsta, jeb jāsaka jau latviski raidieraksta karjeras formula idejas autore. Sveika, Enija! Sveiki! Paldies par aicinājumu! Paldies jums arī visiem trim par to, ka atradāt laiku, tiešām pirms brīvdienām jāsaka, un tādā vēlā pēcpusdienā pieslēgties šai diskusijai. Par dažādiem jautājumiem es pie jums pievērsīšos mazliet vēlāk, bet vispirms es tātad padalīšos tūlīt ar ekrānu un parādīšu īsu prezentāciju, patiešām īsu prezentāciju. Recording in progress. Un mēs pirms diskusijas savos komunikācijas kanālos publiskojām aptauju, kurā mēs uzdevām jautājumu, vai tavuprāt latviešu jauniešiem ārvalstīs ir pietiekami daudz iespēju iesaistīties Latvijas attīstībā. Un mēs kā galveno šo komunikācijas kanālu izmantojām vienu no mūsu, jāsaka, spēcīgākajiem komunikācijas kanāliem, un tās ir Facebook Latviešu diasporas grupas, jeb šīs grupas ārvalstīs, kurās tad mitinās latvieši. Dažas no lielākajām, kurās mēs tad publicējām informāciju, jeb šo aptauju latviešu ārzemēs, latviešu Lielbritānijā, arī latviešu Vācijā un latviešu Francijā. Īsi par tiem rezultātiem. Tātad latvieši ārzemēs, šeit dominē 2 atbildes par to, vai tavuprāt latviešu jauniešiem ārvalstīs ir pietiekami daudz šo iespēju. 45% respondentu uzskata, ka jā, iespēju ir pietiekami daudz, un 45% arī uzskata, ka iespējas ir, bet par tām maz zina. Ja mēs skatāmies latviešu Lielbritānijā, tad šeit savukārt dominē atbilde iespējas ir, bet par tām maz zina. Šādu uzskata vairāk nekā puse, ja 57% respondentu. Tā, un arī nākamais slaids ir pārslēdzies Latviešu Vācijā, arī viena no lielākajām Facebook Latviešu diasporas grupām. Šeit drusku vairāk nekā puse, 53% ir pauduši, ka jā, iespēju ir pietiekami daudz. Savukārt latvieši Francijā, šeit dominē 2 atbildes līdzīgi, kā tas ir grupā latviešu ārzemēs. Jā, iespēju pietiekami daudz, šādi uzskata 42%, un iespējas ir, bet par tām maz zina. Šādi uzskata arī 42% respondentu. Un arī pavisam īsi par tiem kopējiem rezultātiem, sasumējot visu kopā.
Kopā piedalījās 72 respondenti šajā aptaujā, jeb atbildējuši šo jautājumu no piedāvātajiem atbilžu variantiem. Nu, un tā atbilde numur viens ir tāda, ka iespējas ir, bet par tām maz zina, tā uzskata 48%. Jā, iespēju ir pietiekami daudz, šādi domā 29% respondentu. Nē, iespēju par maz, šādi domā 20% respondentu. Nu, un pašā apakšgalā 2% tātad gribētu iesaistīties, bet īsti nezinu, ar ko sākt, un 1% grūti komentēt. Šis ir vairāk, protams, tāds ieskats un neaptver pietiekami plašu reģionu, bet konkrēts ieskats lielākajās šajās latviešu grupās un lielākajās mītnes zemēs, kurās tad dzīvo vai uz kādu konkrētu laiku ir tautieši. Par aptauju arī ieskicējot un diskusiju, tad tā mums top ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu un arī ar kultūras ministrijas atbalstu. Tas ieskats par šiem aptaujas rezultātiem, arī ieskats, jeb ievads diskusijā. Un mēs ķeramies klāt jautājumiem. Es sākumā uzdošu pāris jautājumus Anetē, pēc tam versīšos pie Kārļa un arī pēc tam pie Enijas. Vispirms jautājumi Anetē, bet ja kaut kas komentējums piebilstams Kārlim vai Enijai, tad droši to var darīt. Bet katram pirmais jautājums tāds, nu jāsaka, pavisam vienkāršs. Jeb tas, ko jūs darāt ikdienā un ar ko jūs nodarbojaties. Anete, man tev ir jautājums par SparkPoint. Kā tev vispār radās šāda ideja, ka ir jāizveido šāda iniciatīvu karte un ka jauniešiem vajag to vienu konkrēto vietu, platformu, kur tad publiskot un parādīt šīs iniciatīvas? Jā, vairāk par SparkPoint, par to, kā man radās šī ideja. Tas sākās 24. gadā. Es biju projektā Norvēģijā par jauniešu līdzdalību, par iniciatīvām un tam līdzīgi. Un galvenais, ko mēs tur darījām, bija tā kā no visām valstīm apkopojām iniciatīvas, ko jaunieši ir realizējuši katrā valstī. Un tālāk mēs izveidojām kopīgu sarakstu, pārtulkojām vizuālos materiālus un pēc tam izdalījām to jauniešu centriem, tādējādi veidojot tādu kā materiālu par to, par tām jauniešu iespējām, bet to, ko latviešu komanda tajā projektā novēroja, ka bija diezgan grūti, neskaitot mūsu realizētās iniciatīvas, bija grūti atrast informāciju par to, ko jaunieši Latvijā vispār ir realizējuši. Jā, tas bija viens projekts, kas man ļoti spilgti palicis atmiņā, jo man patika, bija ārkārtīgi interesanti redzēt to, kādas iniciatīvas jaunieši realizē citās valstīs, piemēram, Lietuvā. Viņi ir izveidojuši Sakuras koku parku, kas ir ļoti skaists un vēl joprojām apskatāms. Un tad pērnā gada novembrī es biju projektā Bulgārijā, kur mums iepazīstināja ar informāciju par jaunieti, kurš 18 gados ir izveidojis karti, kurā atspoguļojas ceļu satiksmes negadījumus, lai vairāk iedzīvotāji zina, no kurām vietām izvairīties un tam līdzīgi. Un tad Bulgārijā viņš ir ieguvis gada jaunieša titulu, arī ļoti atpazīstams. Un tas bija tas brīdis, kad es sapratu, ka tās divas lietas ir ļoti labi sakombinējamas, un kāpēc neizveidot tādu platformu, kur iniciatīvas ir pamanāmas, kur ir uzskaitāmas un tiešām forši attēlotas. Paldies, Anete. Turpinot par tām iniciatīvām, tāds vispārējs skatījums, kādas vispār ir tās iniciatīvas? Es, protams, pieļauju, ka ļoti daudz un dažādas, bet kaut kādus spilgtākos piemērus tu varētu minēt. Tas ir viens un otrs, par to sabiedrības balsojumu es arī sākumā minēju. Kā tad īsti notiek tas sabiedrības balsojums? Iniciatīvas, kas ir šobrīd pievienotas SparkPoint kartē, ir dažādas. Tur ir skolēnu mācību uzņēmumi, pasākumi, ir tādas iniciatīvas kā domāšanas olimpiāda, jauno rakstnieku skola. Tiešām ļoti, ļoti dažādas iniciatīvas, un tas ir tas, kas
mani pārsteidza savā ziņā, jo tās iniciatīvas ir tik dažādas, ka tiešām ļoti iedvesmojoši ir redzēt to, cik kreatīvi un oriģināli ir jaunieši. Un vairāk tieši par sabiedrības balsojumu. Katram iedzīvotājam, katram cilvēkam vienreiz dienā ir iespējams nobalsot par savu favorītu iniciatīvu, izmantojot e-pastu vai telefonu numuru. Jā, paldies. Tas par šīm dažādajām iniciatīvām un par balsošanu, kā nu tā notiek. Drusku pieskarsimies arī tādam geogrāfiskajam skatījumam Latvijas mērogā. Valsts pilsētas, kopumā lielās pilsētas un pretstats, tātad šie mazie reģioni un ciemi. Nu, Anete, tavā pieredzē, tādā līdzinājā pieredzē strādājot ar šo SparkPoint platformu, cik es saprotu, tad ir redzams un noskaidrojams, no kuriem Latvijas reģioniem jaunieši visaktīvāk šīs iniciatīvas iesniedz. Nu, un tavā skatījumā ļoti iespējams tu teiksi, ka lielajās valsts pilsētās, jā, šīs iniciatīvas ir vairāk un no šīm pilsētām arī vairāk nāk, bet nu kāda ir situācija tieši reģionos vai arī no reģioniem? No šiem reģioniem, kuros jaunieši dzīvo, arī ienāk kādas iniciatīvas, un arī no šīs puses, teiksim, tā ir jaunieši gatavi iesaistīties. Ir tā, ka ir iniciatīvas, kas ir pievienotas no mazākiem reģioniem, ir piemēram no Smiltenes novada, ir no Valkas, kas arī ir salīdzinoši mazs novads. Atsaucība ir, kā arī ir vairākas reizes zvanījuši jauniešu centri, kas ir tieši no mazākām vietiņām, bet kaut kādu iemeslu dēļ viņi līdz šodienai vēl nav pievienojuši iniciatīvas, un tāpēc ir tā, ka valsts pilsētas šobrīd ir pārākumā. Liepāja, Jelgava, Rīga, bet ir arī tādas, kas pievieno no mazākiem reģioniem. Jā, paldies. Pie šī mēs vēl gan atgriezīsimies diskusijas otrajā daļā. Tātad tuvāk noslēgumam, parunāsim par to, padomāsim arī variantus, kā to varētu sekmēt, lai no šiem reģioniem šīs iniciatīvas ienāktu vairāk. Bet vēl jautājums, ņemot vērā latviešu diasporas medijas, un tā mūsu pamatmērķa auditorija ir ārvalstīs dzīvojošie latvieši, protams, arī Latvijā esošie, bet mēs diezgan tā skaidri savā darbībā fokusējamies uz ārvalstīs esošajiem. Vai tu, Anete, esi apdomājusi vai apsvērusi kaut kādus variantus, kā tieši SparkPoint darbībā ar šīm iniciatīvām varētu arī iesaistīties vai to atbalstīt latvieši ārvalstīs? Īpaši arī ņemot vērā, tu ieskicēji sākumā, ka tev ir bijusi šī ārvalstu pieredze, paskatoties, kā tad citautieši dažādās valstīs īsteno projektus vai publisko šīs iniciatīvas vienkopus un tā. Šobrīd ir tā, ka jaunieši ārzemēs, un ne tikai jaunieši, protams, viņiem ir pieeja SparkPoint mājaslapai. Viņi var gan balsot, gan dalīties, gan iedrošināt, varbūt ne tieši pievienot iniciatīvas, kas ir saistītas ar Latviju šobrīd, jo projekts vēl nav tik apjomīgs, lai viņi varētu pievienot iniciatīvas, kas ir realizētas ārvalstīs, bet tas ir tāds nākotnes plāns, kas būtu ļoti vēlams un patiesībā arī iespējams. Paldies, Anete. Un, ja pareizi saprotu, tad šis SparkPoint ir radies tieši Junior Achievement Latvija līderu programmas ietvaros. Pareizi? Jā. Jā, tieši tā. Un tad mēs tālāk vēršamies pie Kārļa. Kārlis Poks, Junior Achievement Latvija līderu programmas projekta vadītājs. Kārli, tev līdzīgi kā sākumā Anetei tāds, teiksim, vienkāršāks jautājums, ja jautājums saistīts ar to, ko tu ikdienā dari, ar ko tu nodarbojies. Paskaidro, lūdzu, kas ir Junior Achievement Latvija līderu programma un kam tā paredzēta, un kas tad vispār šajā programmā iesaistās? Jā, labvakar vēlreiz. Prieks šeit būt kopā ar jaudīgiem jauniešiem un redzēt arī, ka ir cilvēki, kas
ārpus Latvijas robežām joprojām skatās un meklē iespējas un grib par tām noskaidrot. Man ir liels prieks to noteikti redzēt. Jā, par mani, jā, tad mans vārds ir Kārlis. Esmu sadarbības projekta vadītājs Junior Achievement Latvijā un publiskās uzstāšanās treneris. Daļa arī, ko es daru ar jauniešiem, palīdz viņu runas prasmes attīstīt. Un tas, ko Junior Achievement līdera programma dara, galvenokārt rūpējās par šo talantu, pirmkārt, tā atlasi un mērķtiecīgu strādāšanu, lai tad mūsu paceltu jaunā līmenī mūsu topošos līderus. Mums ir ļoti liels, šis skaits arī Latvijā dažādi šie jautājumi, kur mēs saprotam, ka katrā klasē, skolā ir jaunieši, kas ir varbūt prasmīgāki, zinošāki, varbūt spējīgāki, ir kaut kāds vidusslānis, ja mēs to tā varam nosaukt. Un tad, protams, ir jaunieši, kuriem ir grūtāk ar mācībām. Un, protams, ka skolotājiem ir šis grūtais darbs ar tādu spēju atrast visefektīvāko veidu, kā visus mācīt kopā. Un tad līdera programma ir tā daļa, kur visus šos aktīvos, prasmīgos jauniešus, kas ir pierādījuši sevi gan pašpārvaldēs, projektos un dažādos sporta notikumos, olimpiādēs, vienalga, kas tas būtu, tad viņus apvienot, salikt kopā, lai viņi var savstarpēji viens otru motivēt un izveidot arī foršus kontaktus un kopīgi izveidot arī projektus, kā mēs šeit redzam, par ko mēs SparkPoint arī runājam šodien. Un iedot viņiem visas nepieciešamās zināšanas, lai tajā brīdī, kad viņi absolvē skolu, viņiem ir iedot visi pamatbāzi, kas viņiem ir nepieciešama, lai viņi kļūtu par jaudīgiem un spējīgiem nākotnes līderiem. Paldies par skaidrojumu. Par pašu līderu programmu runājot, cik tā, teiksim, šajās dienās ir pieprasīta un vai tā interese un iesaiste pieauga? Jā, viennozīmīgi šī programma ar katru gadu aug un aug, protams, arī dalībnieku skaits, kas piesakās uz šo programmu. Mums arī šogad tie bija ap 200 jauniešiem, kas pieteicās uz šo programmu. Un, protams, mēs 3 kārtās atlasām to top 15, kuri tad ir tie, kurus mēs izvēlamies šīs programmas ietvaros. Bet, protams, ka redzot to un ar katru gadu šai programmai attīstoties, mēs to varam pacelt jaunā līmenī un to redzot arī cilvēkiem no malas, par sociālajiem medijiem, skolotājiem, kas to redz arī kādi šie jaunieši pēc tam absolvējot programmu kļūst. Ir īpaši, ja viņi vēl turpina mācības, ja tas ir bijis 10. vai 11. klasē, tad, protams, ka tas skolotājs tā kā raisa piedāvāt arī šiem jauniešiem tālāk. Tā kā tas noteikti ir tāds ļoti vērtīgs koncepts, kas ar katru gadu aug aizvien lielāks. Jā, paldies. Un es jau te pieskāros runājot ar Anetu saistībā ar valsts pilsētām un reģioniem, un tad pajautāšu arī tev par līderu programmu, vai tā, kā tad ir līdz šim bijis, vai sasniedz jauniešus visā Latvijā arī reģionos un tādās mazākās vietās, mazākos ciematos? Jā, tā noteikti lieta, ar ko mēs arī lepojamies, ir tas, ka mūsu šis Junior Achievement tīkls ir pa visu Latviju, un arī skolas mums ir visā Latvijā, gandrīz visās pilsētās Latvijā un arī tādos mazākās vietās, un tā mūsu svarīgā lieta, par kur mēs rūpējamies, ir komplektējot šo sastāvu, ir tāda, ka mums ir svarīgs reģionālais pārklājums un ka mums ir līderu programmā ar jauniešu no visas Latvijas, un tas katru gadu tā arī ir. Jaunieši tiešām ir gandrīz no visiem reģioniem atlasīti, kas ir parādījuši savus sasniegumus, un mēs varam lepoties ar to, ka mums ir līderi visos Latvijas reģionos. Tu gan īsi jau ieskicēji, bet tu varētu varbūt drusku plašāk pastāstīt, teiksim, ja kāds no kāda konkrēta reģiona šobrīd šo klausās un aizdomājas, varbūt kaut ko tādu reāli varētu. Kā tā pieteikšanās īsti notiek, kur ir jāvēršās? Jā, un tad katrā mācību gada sākumā mēs septembra beigās, oktobra sākumā izsludinām šo pieteikšanos. Un jauniešiem tad ir iespēja pieteikties, kur viņiem ir jāizpild informācija par sevi, jāatbild uz dažādiem jautājumiem un jāiesūta motivācijas vēstule, rekomendācijas vēstule un savu CV, kas ir tā pirmā kārta, arī pēc kuras mēs izvērtējam, kur jaunieši tiek atlasīti uz nākamo kārtu. Informācija var atrast mūsu mājaslapā, sociālajos medijos, to mēs arī izziņojam. Lielākajās, un teiksim, tās skolās arī skolotāji tie, kas uzrunā jauniešus. Bet šeit ir viena ļoti svarīga nianse, ka tas piedāvājums ir mūsu dalību skolām. Tātad visas skolas, kas sadarbojas ar Junior Achievement Latviju, var tikai tad startēt šajā programmā. Tāpēc, ja gadījumā šo klausās kāds skolēns, kurš dzird šo, bet viņa skola nav, droši sazināties ar mani vai doties pie skolas direktora un sakat, mēs gribam būt Junior Achievement Latviju. Fantastiski, jā. Un mēs kā diasporas medijas, kas fokusēs uz ārvalstīs esošajiem tautiešiem,
skatāmies arī tās iespējas, cik tādas ir un cik plaši to var izvērst, kā tad var iesaistīties arī ārvalstīs esošie latviešu jaunieši. Varbūt tad ne konkrēti līderu programmas saistībā, bet varbūt kā citādi tu vari kaut ko rekomendēt vai ieteikt, teiksim, tiem, kas ir šobrīd ārvalstīs, bet kaut kā gribētu iesaistīties, sadarboties. Varbūt jā, tā nav konkrēta līderu programma, jo, attiecīgi, jaunietis varbūt nestudē kādā nemācās vai nestudē kādā no šīm sadarbības iestādēm šeit Latvijā, bet atrodas ārvalstīs. Jā, ir vairākas lietas. Ar to pirmā, noteikti, ko es gribētu sākt, ir jāsako līdzi ar Anetes Sparkpoint. Jā, atbraucot uz Latviju vasarā, droši vien pa gadu būs grūtāk, jo tad ir skola, bet atbraucot vasarā, jāskatās, kur ir iniciatīvas, kur var piedalīties, kur var darboties. Tas noteikti ir viens. Otra lieta ir 2x2 nometne, kur ļoti daudz diasporas latvieši arī jau profesionāļi dodas, gan kā mentori, gan kā dalībnieki. Šī, manuprāt, ir superīga iespēja, kur arī attīstīt savas prasmes un augt. Un tad, protams, ka ir gan biedrības, gan arī, piemēram, kaņieris ir noteikti tāds, kas nāk man prātā, kas rūpējās tad par to, lai šiem diasporas latviešiem būtu šīs iespējas. Un pasākumi, notikumi ir plaši pieejami. Un, tad, ja mēs tā koncentrējamies vairāk uz tādu vasaras posmu, es pieņemu, ka tas ir tāds reālākais, kad ir iespēja būt Latvijā, vai arī, piemēram, attālināt, skaidrs par šīm iespējām noteikti, ka darba rokas ir nepieciešams visur, un mēs dzīvojam pasaulē, kur ir iespēja darboties attālināt. Un speciālisti, kas ir nepieciešami, un jaunieši, kas ir zinoši dažādās jomās, vienalga tas būtu mārketings, IT lietas vai arī kas cits, šāda palīdzība vienmēr ir vajadzīga. Un ja viņi redz, ka viņi grib palīdzēt kādam jaunietim, kurš darbojas, vienalga tas ir startups, skolēnu mācību uzņēmums, vienkārši kādu projektu attīstīšana, tad noteikti meklējot var atrast un arī ar mums var sazināties, ka ir jaunietis, kas grib, piemēram, nākt praksē, kas grib darboties, un mēs vienmēr uzklausām un cenšamies piedāvāt maksimāli daudz šīs iespējas jauniešiem. Jā, super. Paldies tev, Kārli, pagaidām par šo informāciju. Es tālāk vēršos pie Enijas. Enija ir raidījuma raksta karjeras formula idejas autore, un kā jau es papētīju un arī noskaidroju no Anetes, tad arī šī Enijas iniciatīva ir iekļauta Sparkpoint platformā. Jā, sveika vēlreiz, Enija. Un tev līdzīgi kā Kārlim un Anetei arī sākumā tāds vienkāršāks jautājums par to tavu darbību tieši saistībā ar šo podkāstu. Kā tev radās šī ideja veidot podkāstu karjeras formula un kāpēc tev šī tēma šķita un joprojām šķiet svarīga jauniešiem? Un ko, tādas galvenās atziņas, ko no podkāsta tie, kas izdomā paklausīties, iepazīties, ko tad var iegūt? Tā, līdzīgi kā Anetei, arī man šī ideja tieši radās no Junior Achievement Leaderu programmas ietveros. Es biju šajā programmā tieši pagājušajā gadā, tad arī sāku šī podkāsta plānošanu un realizēšanu. Un galvenais mans motīvs, kādēļ es vispār gribēju šo podkāstu izveidot, jo tagad mēs esam vidusskolas posmā, kur jau jāsāk domāt, ko tad mēs gribam darīt pēc skolas, kas mēs gribam kļūt, mūsu identitātes meklējumi. Taču tik daudz jaunieši man apkārt, tā skaitā arī es īsti vēl nezinām, kas mēs gribam kļūt nākotnē, jo tās profesijas ir tik daudz un tik dažādas. Un tad mans galvenais mērķis ar karjeras formulu bija iepazīstināt jauniešus ar dažādām profesijām, dažādu profesiju pārstāvjiem, lai jaunieši noklausoties epizodi varētu saprast, vai tas ir tas, ko viņš gribētu darīt, piemēram, apsvērt, vai ka pat tas nav, un ka tas arī ir labi zināt, ko viņš negribētu darīt, jo ar šiem viesiem mēs izejam cauri tam grūtākajam posmam, lielākajām kļūdām, pieļautajām, arī kur mācīties par izglītības iespējām, un kā tad viņi ir tikuši līdz tai vietai, kur viņi ir tagad. Un man bija svarīgi, ka es varu iedvesmot jauniešus par dažādām karjeras izvēlēm, jo tas viss sākās ar pašu mani, ka man bija grūti saprast, ko es pati vēlos darīt nākotnē. Jā, grūti saprast, ko darīt nākotnē. Es domāju, mēs daudzi, ja ne gluži visi, tad daudz esam ar to saskārušies. Tam es noteikti varu piekrist. Runājot par podkāstu izveidi, vai tā ideja taptu realitātē, tātad gatavā produktā, kas tev pašai bija grūtākais šajā procesā un ko tu iemācījies no tā?
Grūtākais noteikti ir sākt ar to nelielās komandas izveidi. Man noteikti bija vajadzīgs kāds, kas man palīdzētu tieši ar šo tehnisko daļu, jo tādas man zināšanas īsti nav. Es vēl tā kā, jā, neesmu attīstījis savas prasmes tajā, un man vajadzēja atrast kādu, kurš būtu gatavs, kurš notic manai idejai, kurš arī ir gatavs iesaistīties un palīdzēt man attīstīt šo tehnisko daļu, filmēt, montēt, salikt šo skaņu ar audio, kas nav viegls darbs. Arī šeit es ticu, ka ieiet liels darbs ieguldot diskusijās, un jā, tā man bija tā tehniskā puse. Protams, arī dažkārt viesu piesaiste, jo es arī gribēju to latiņu likt diezgan augstu un jau piesaistīt ietekmīgus cilvēkus, kuriem ir savas kompānijas, un viņi taču ir arī ļoti aizņemti cilvēki, vai ne? Un diezgan sarežģīti bija jāatrast. Taču, kad es atradu to cilvēku, kas man palīdzētu ar tehnisko realizāciju, tad jau uzreiz kļuva daudz, daudz vieglāk. Un, ko es ieteiktu varbūt citiem jauniešiem, ko es darītu citādāk, ir noteikti plānot visu laicīgāk, jo laiks skrien ļoti ātri. Un jo ātrāk sāk, jo ātrāk visu uzliek uz papīra, kas ir jāizdara, jo tad arī daudz vieglāk ir pēc tam kustēties uz priekšu. Jā, arī šim es noteikti varu piekrist. Paldies par šiem vārdiem. Mazliet atkāpjoties no podkāsta, noteikti esi vēl visur, kur piedalījusies un savas idejas virzījusi uz priekšu, savas idejas, tātad domas arī virzījusi uz priekšu un prasmes. Kā noskaidroju, tad es arī piedalīsies labdarības hackathonā, kuru es pat nezinu, vai es pareizi varu izrunāt, bet Douton, 6 burti. Jā, pastāst par šo pieredzi. Un varbūt tev ir vēl kāda laba pieredze, ar kuru padalīties par tādiem, nu, teiksim, lielākiem pasākumiem. Īstenībā, man liekas, tas ir tieši super pastāstīt par Dotons. Mēs viņu saucam par Dotonu. Un es viņu organizēju ar Aneti. Es tad varētu tieši pastāstīt par to organizācijas pusi, nevis kā dalībnieka pusi, jo mēs ar Aneti ļoti ieguldījāmies šajā projektā. Mums viņš bija ļoti svarīgs. Un tieši par to realizāciju un vispār, cik ļoti es pateiktu, ka ir svarīgs tādiem projektiem komanda, jo es domāju, ar Aneti mums patiešām ļoti labi sanāca, jo mēs izveidojām ļoti stipru un stabilu komandu. Un, ja daudz citi jaunieši sanāk kopā un atrod vienādi domājošus cilvēkus, ir jau patiesi daudz vieglāk realizēt idejas, un tas ir ar ko pat ir jāsāk, jā, kā jūs minēju iepriekš, ar šo komandu izveidot. Un tad mēs jau arī, ja pasākums pats notika februārī, tad mēs jau to visu ideju ģenerēšanu sākām novembrī. Un tas tiešām ir liels ieguldīts darbs, kas tur aiziet. Un ar pareizo komandu es pateikšu tā, ka lielākos kalnus var gāzt, jo ir arī grūti piesaistīt šo sadarbības partnerus, jo projektu ir daudz un ir daudz aktīvi jaunieši. Un kas ir ļoti forši, jā, ka mēs tā kā neapstājāmies pie pirmā nē, pieturējāmies pie mūsu sākotnējās idejas un izdarījām tā kā visu, lai mēs varētu arī tiešām patiesi īstenot šo pasākumu uz visiem 100. Super. Pierēs, varbūt Anetai arī kaut kas ir komentējums par šo labdarības hackathonu. Es piekrītu Anijai, ka komanda ir panākuma atslēga. Un noteikti arī plānošana un tā motivācija, deksme par to, ko mēs gribam darīt. Ja piemīt tas, tad viss ir iespējams. Un es varbūt jau varu pielikt arī, man liekas, ka tā ir liela tāda veiksme un laime atrast līdzīgi domājošu cilvēku, kādu, kurš tikpat ļoti mērķiecīgi skatās uz lietām, kurš grib ar tādu pašu latiņu strādāt, un tu zini, ko tu vari paļauties, un kas arī atnesīs rezultātus. Man liekas, tas ir fantastiski strādāt kopīgi ar tādiem cilvēkiem. Jā, viennozīmīgi, un tad arī paliecās, ka mēs ar Aneti tādas bijām un arī sanāca. Jā, paldies, ka padalījāties. Enī, vēl arī tev jautājums, kam mēs jau te pieskārāmies iepriekš, par tiem jauniešiem Latvijā arī ārpus lielajām pilsētām, tādās mazāk apdzīvotās vietās. Tavā pieredzē un tavā skatījumā, vai viņiem ir pietiekami daudz iespēju īstenot savas idejas,
Kas, teiksim, labi strādā jau, un kur tu varbūt saskati, ka nu, šī būtu lieta vai lietas, kuras vajadzētu atrisināt vai pilnveidot? Nu tā, pati es jūtos diezgan gandarīta, ka man ir daudz iespējas tieši esot no Jelgavas, un lai gan pat ir, es jau pat teiktu, ka Jelgavā dzīvojot, ir daudz vēl vairāk iespējas tieši galvaspilsētā Rīgā, kas jau, nu tā kā man arī ir dažkārt jau bijušas tāds domas, nu varbūt jāpārceļās uz Rīgu, tīri tam dēļ, ka tur ir daudz vairāk, piemēram, hobiju vietas un cilvēki kā tādi. Un es domāju, ka jā, kad tieši no saviem draugiem, kuri nāk no tādām mazākām pilsētām, vienkārši arī trūkst šie stāsti un motivācija, ka tevī ir viss iespējamais, lai tu sasniegtu, ko tu vēlies, jo bieži trūkst tā kā pietiek ar vienu cilvēku, lai viņš īsteno kaut ko, lai citi jaunieši varētu iedvesmoties, jo tā man arī bija. Un ja mazākos reģionos vairāk spētu izglītot un iedvesmot jauniešus, ka viņiem ir viss iekšā, ka viņi ir pilnīgi pilnvērtīgi, lai sasniegtu tieši to pašu, ko sasniedz, piemēram, jaunietis no Rīgas, viņus iedvesmotu, aicinātu, piemēram, citus jauniešus ciemos uz lekcijām, dažādiem diskusijām, pieredzes stāstiem, ka ar to pilnīgi pietiktu, jo tomēr tā Latvija ir arī pietiekami maziņa, es teiktu, visu izbraukāt var, visus sarunāt arī, ko var, un manuprāt, vislabāk arī, no kā mēs varam iedvesmoties, ir no vienaudžiem, no pašiem vienaudžiem, kas ir tieši tādā pašā vecumā, un mēs sapratām, ka jā, iespējas ir visiem, var teikt, nu, vienādas, un tam nevajadzētu būt atkarīgam no reģiona, kur mēs dzīvojam. Jā, ļoti laba piebilde un ierosinājums. Varbūt Anetei un Kārlim arī vēl kaut kas ierosināms, iesakāms tieši šajā jautājumā, kā to veicināt un kas pietrūkst. Jā. Jā, es domāju, ka pašā pamatā vispār vissvarīgākais tajā visā ir tā vēlme un gribēšana jaunietim darīt. Jo es vienmēr esmu par to pastāvējis, un līderu programma un vispār Junior Achievement ir pierādījums tam, ka, ja tu gribi, tu vari. Un tas ir tikai tiešām gribēšanas jautājums. Un es iedošu vienu piemēru. Mums šogad līderu programmā ir viena meitene no Daugavpils, kura viņa tagad mācās 12. klasē, un viņa jau 3. reizi startē līderu programmā, un šogad viņa tika uzņemta līderu programmā. Un, lai jūs saprastu, kāpēc tas ir tik iespaidīgi, ka šī meitene, mums līderu intervijas ir 2. kārta, kurā mēs izvērtējam jauniešus, un uz šo interviju ir jābrauc klātienē. Un šī meitene no Daugavpils 3 gadus pēc kārtas brauca 7 minūšu intervijas dēļ, 3 stundas vienā virzienā un 3 stundas otrā virzienā. Un apzinoties, ka tagad projekta visi ietvarot mums ir katru mēnesi tikšanās Rīgā, kas ir klātienē, un plus vasarā ir nometne Ventspilī. Tad jūs varat iedomāties, cik šis cilvēks ir gatavs veltīt savu laiku, braucot vienkārši, lai tiktu pie šīm iespējām. Ja tā nav motivācija darīt un teikt, ka nav iespējams vai ka nevar, tad es nezinu, kas cits tas varētu būt. Jā, paldies, Anet. Varbūt tev kaut kas arī sakāms. Jā, no savas pieredzes runājot, man es ļoti turos pie tās domas, piemēram, ja viņš var, kāpēc lai es nevarētu? Un tad redzot šos iedvesmas stāstus piemēram, no jauniešiem, no jauniešiem manā vecumā, kas arī dara lielas lietas, tad tas ir pierādījums tam, ka es arī varu, man vienkārši ir jāgrib. Jā, paldies. Paldies par šo sadaļu. Mēs tagad tālāk aiziesim. Mēs gan jau tā iesākām pamazām, bet teikšu tā, ka oficiāli aiziesim uz to kopējo sadaļu un vēl uz dažiem papildus jautājumiem, ko esam mēs sagatavojuši un kas arī no sabiedrības ir ienākuši, kur jūs tad katrs varēsiet izteikties, padalīties savā pieredzē, savās pārdomās, varbūt kaut ko jaunu ierosināt. Tas pirmais ir, mēs jau pašā diskusijas sākumā apskatījām šo prezentāciju, kurā tad bija aptaujas rezultāti, kurā piedalījās latvieši dažādās valstīs, kur gandrīz puse respondentu, jeb 48% norādīja, ka iespējas ir, bet par tām maz zina.
Ir diezgan skaidrs, ka tātad šī aptauja bija vērsta ārvalstīs dzīvojošajiem, un tā ir pilnībā citādāka situācija, ja mēs salīdzinām ar tiem, kas dzīvo Latvijā. Tas ir pilnībā skaidrs, bet nevar izslēgt to, mēs gan šādu pētījumu neveicām, bet nevar izslēgt to, ka noteikti ir jaunieši, arī šeit Latvijā, kuri saka, vai ir pārliecināti, vismaz savā pārliecībā, ir, ka iespējas ir, bet daudz ko nezina, vai varbūt arī pat negrib īsti uzzināt. Jā, varbūt nav šīs vēlmes līdz galam, kā Kārlis jau ieskicēja, ka ir jābūt šai vēlmei un motivācijai. Sakiet, lūdzu, jūsu pārdomas, kaut kāda varbūt arī pieredze un skatījums. Ja šīs iespējas ir, bet par tām maz zina, protams, mums ir PowerPoint tagad. Tas ir jau viens liels solis uz to, ka šīs iespējas uzzina vairāk. Arī šī līderu programma ir vēl daudz dažādas citas programmas un tam līdzīgi. Bet ko mēs vēl kā valsts varētu darīt, kā Latvijas valsts, lai par šīm iespējām tad tiešām zinātu vairāk? Protams, mēs nevaram izmainīt šo jauniešu vēlmi un motivāciju. Mēs varbūt kaut kā varam ietekmēt, bet ne pilnībā ietekmēt, un šai vēlmei, patiesajai vēlmei ir jānāk no jauniešiem. Bet lai šī informācija būtu tik tiešām vairāk pieejama, plašāk pieejama. Es droši vien varu uzsākt, ja dāmas man piekrīt par to, ka iespējās, es tomēr gribētu teikt, ka diezgan labs darbs tiek darīts ar informēšanu par šiem notikumiem. Vienkārši tajā brīdī, kad jauniešu vidū tieši droši vien tas vislielākais informācijas avots ir sociālai mediji. Un tā skarbā realitāte rāda to, ka sociālajos medijos pārsvarā neskatās iespējas un šādas lietas, bet citu saturu. Tas droši vien būtu vienkāršākais veids, kā to raksturot. Un tas droši vien atņem kaut kādā veidā to viņu laiku vai uzmanību, kas tiek veltīta kaut kādām lietām, kur viņi tiešām varētu uzzināt vai paņemt kaut ko priekš sevis. Kas attiecīgi, es, protams, nerunāju par visiem, vai ne, ir daudz jauniešu, kas tiešām arī seko līdzi, bet ir dažādas vietas, kam sekot līdzi, kur skatīties. Arī mēs no mūsu puses mēģinām ar interesantu un radošu saturu to rādīt, lai tas būtu, un ne tikai to, bet arī stāstīt skolotājiem, stāstīt vecākiem. Tā informācija jānāk no visām pusēm. Ja es pabeidzu savu vidusskolu pirms 7 gadiem, tad man jau tajā laikā es zināju par diezgan daudz iespējām, bet tas noteikti nebija tāda līmenī, kā ir tagad. Es varu tiešām godīgi, esot tie video no visām pusēm, pateikt, ka tās iespējas ir aizvien vairāk un par viņām arī informē aizvien vairāk. Vienkārši ir jāpieseko dažiem sociālo mediju kontiem, dažādos sociālajos medijos, un es domāju, ka 75% iespēja jauniešiem, kas ir tiešām tāds foršs un kvalitatīvs, tu viņas redzēsi un piedzīvosi. Un tad tās pārējās 25, kur Antas PowerPoint sekojot līdzi, var arī visu atrast. Ja? Tā kā ļoti vienkārši varam noklāt visas iespējas, bet te droši vien ir arī svarīgs tas darbiņš, kā skolotāji pastāsta, par ko man ir liels prieks arī par tiem skolotājiem, kas to dara un tiešām motivē jauniešus darīt vairāk. Un noteikti arī ir lauciņu vecāku uzdevums arī stāstīt, parādīt šīs iespējas. Un tad, kad jaunietis redz no jaunieša, tas ir liels iegūms, un tāpēc mums ir prieks par līderu programmu un par foršām līderu iniciatīvām, kas jaunietim pastāsta par to, kas tas ir, un to arī mēs no saviem vienaudžiem vienmēr labāk uztveram lietas un foršāk sadzirdam nekā varbūt no vecākiem cilvēkiem ikdienā. Jā, paldies, liels Kārli. Vai meitenēm kaut kas sakāms? Es teikšu tā, ka Kārlis jau ļoti labi visu noformulēja, jo tā ir, ka Galvenais tomēr mūsdienās avots, kā sasniegt tos jauniešus, ir sociālajie mēdīji un ir arī tiešām forši konti, kam piesakot, un kas vēl ļoti labi strādā, ir, kad šīs dažādās jauniešu organizācijas, tā skaitā, jau Latvija brauc pie skolām un sniedz visādas tās izglītojošās lekcijas, pastāsta par pasākumiem, un ka brauc pats jaunietis, kurš, jo es arī esmu braukusi uz citu skolu stāstīt par savu līderu programmas pieredzi, un manuprāt, tas nostrādā vienkārši super, jo kā jau tā Kārlis teicam, tā kā no cita vienaudža mēs daudz labāk uztversim tos informāciju. Paldies, Anete. Varbūt tev kaut kas piebilstams? Jā, par šīm braukšanām uz citu skolu. Patiesībā tas ļoti labi strādā, es piekrītu Enijai, jo, kā jau es minēju iepriekš, redzot to, ko ir realizējis jaunietis, kas varbūt neliekas tik tāls
kā pieaugušais, kuram ir vairāk gadu pieredze, nereti arī budžets, kas ir realizējis tiešām fantastisku projektu. Tas liekas ļoti iespējams, tas šķiet ļoti iespējams, kā arī nereti jaunieši, kas brauc uz šīm skolām, viņi ir ļoti atsaucīgi un ir gatavi palīdzēt, atbild uz jautājumiem, papildus tur sociālajos medijos un tiešām ir gatavi arī iesaistīties un noticēt arī citai idejai. Tā kā tas ļoti iedvesmo arī citus. Mm. Jā, paldies jums liels, ka padalījāties. Nākamais jautājums. Mēs jau te tā sarunās esam arī kaut ko ieskicējuši un apsprieduši, bet nu, par tiem galvenajiem šķēršļiem, kas jauniešus, ne visus, protams, mēs nerunāsim par visiem, bet kaut kādu konkrētu daļu, kas šos jauniešus traucē iesaistīties. Jo, pieņemsim, Kārlis ļoti labi pieminēja par šiem sociālajiem medijiem un par to, ka nu, ir šī tendence patērēt cita veida saturu, ka varbūt īsti neuzmeklē tās līdzdalības iespējas, kādas nu, dažādas organizācijas piedāvā vai skolas piedāvā un tam līdzīgi. Bet par tiem šķēršļiem, jā, kas traucē iesaistīties, nu, pieņemsim, informācijas trūkums it kā nebūtu. To mēs esam tā apsprieduši, ka šī informācija ir gana plaši pieejama. Nu, varbūt kaut kas cits, varbūt nav pietiekams atbalsta. Nav tātad pietiekama šī atbalsta no dažādām iesaistītajām pusēm. Varbūt drosmes trūkums. Padalieties, kas varbūt ir vēl jūsu skatījumā jauniešiem ļoti iespējams tāds, oi, nē, nu ko tad es tur mēģināšu, ko tad es tur darīšu? Man tā droši vien vērtīgā atziņa, kur es savu darba rezultātā esmu ieguvis, ir tas, nu, kad mums ir tie ļoti motivētie jaunieši, kas paši atradīs, ies, darīs un darbosies. Un tad ir tie jaunieši, kas nevēlas. Nu, mēs viņus varam censties darīt, bet nu, tur īsti droši vien mēs rezultātu arī nepanāksim. Un tad ir tā vidus kaut kāda daļa, kas ir tie jaunieši, kuri ir tā kā jāpārliecina, lai viņi to pirmo soli spērtu. Un nu, nav noslēpums, ka jauniešu auditorijai ir svarīgi, ka viņi jūtas piederīgi, forši, stilīgi, ka viņiem ir tā kopības sajūta un viņi jūtas labi par to, kas ir apkārt, un ka tas tiešām ir interesanti. Un tas tāds varbūt banāls vārds forši, bet tas laikam vislabāk spēj raksturot to sajūtu. Un ja kaut kādas organizācijas, kas to daru, spētu vairāk domāt tieši par to, kā pozicionēt sevi labāk un interesantāk, tad tas noteikti, man liekas, panāk daudz lielāku rezultātu. Jo jauniešu organizācijas, kas dara, viņi vadās pēc tā principa, viņi saprot, kā mūsu sociālais burbulis darbojās, bet ir dažādas organizācijas, kur strādā citas paudzes cilvēki, un viņi joprojām skatās caur savu prizmu, nevis caur jauniešu prizmu. Un ja viņiem būtu šī drosme tomēr spēt paskatīties, ka varbūt ir cits veids, kā darīt labāk, un kas arī ir tāds labs piemērs ļoti parādījies, ka dažādās gan mārketinga aģentūrās, gan dažādos uzņēmumos ir jāņem jauniešu darbā, jo viņi var pastāstīt, kas ir jauniešiem aktuāls šobrīd. Un tie arī vislabākie piemēri, kas darbojās, kur viņi ņem šos praktikantus, jauniešus, kas parāda, pastāsta, kas tas ir, kas labāk strādā, kas nestrādātu. Un ja šie uzņēmumu vadītāji, biedrību vadītāji vai organizāciju vadītāji tiešām to uzklausa un ņem vērā, manā pieredzē tas ir sniedzis tiešām ļoti foršus rezultātus. Paldies, Lielas Kārli. Vai dāmām kaut kas sakāms šajā jautājumā? Jā, tas ir arī tas mērķis, ir veicināt, ar SparkPoint ir veicināt šo jauniešu līdzdalību, uzņemšanos un iniciatīvu realizāciju, jo, piemēram, jo jauniešu centros notiek pasākumi, bet cik aktuāli tie ir jauniešiem, tas ir vēl viens jautājums. Un ja vairāk iedvesmotu jauniešus pārņemt to pasākumu rīkošanu, vairāk iekļaujot sev interesantākas vai aktuālākas lietas, es domāju, ka arī informācija sniegtos vēl tālāk un vēl vairāk būtu šo jauniešu, kas uzņemas un iedvesmojas no citiem. Paldies, Anete. Enija? Un es tad varētu vēl pakomentēt par to, ka jā, ir svarīgi atrast arī vienlīdz domājošus jauniešus, par ko jau mēs iepriekš runājām. Un tieši arī SparkPoints, man liekas, palīdz ar to, ka tieši es jau ieeju un es jau redzu, cik daudz aktīvi jaunieši pa visu Latviju ir, kuri dara. Jo bieži
tie nebūs arī mani klases biedri, kuri visi vienmēr būs vienlīdz aktīvi un tā. Un līdz es atrodu cilvēkus, ar ko es varu sastrādāties, tas jau daudz ko atvieglo. Un tad, kad ir visādas komunas un visādi pasākumi un vietas, kur satiekas jaunieši, kur ir vienlīdz domājoši, tas arī daudz var palīdzēt attīstīt vēl lielākas idejas. Paldies par jūsu atziņām šajā jautājumā, par jūsu atbildēm. Nākamais tāds mazliet, bet tomēr radikāli atšķirīgāks jautājums. Mēs jau ieskicējām to, un arī mēs paši esam saslēgušies tiešsaistē, tātad attālināti, un it īpaši no Covid laika tas ir kļuvis pavisam aktuāli, ka daudzas lietas var darīt tiešsaistē, daudzas lietas var darīt no mājām vai no jebkuras vietas pasaulē. Un tas arī diezgan, jāsaka, aktuāli tieši mūsu pamata auditorijai, tātad ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem. Ja nu viņiem ir kāda ideja vai vēlme iesaistīties, tad viņi arī to var darīt no Lielbritānijas, Vācijas un no jebkuras citas vietas. Viņiem nav obligāti jābūt Latvijā. Bet par to digitālo iesaisti, par darbošanos digitāli un par to pretstatu, tātad klātiene. Tikšanās klātienē, dažādi pasākumi klātienē, kuros cilvēki tad ar aci pret aci tiekās un ir klātesoši. Jūsu skatījumā, vai pietiek un cik laba, cik vērtīga ir digitālā iesaista, kā piemēram balsošana, dalība tiešsaistes pasākumos, tur aptauju aizpildīšana un tam līdzīgi. Vai, teiksim, konkrēti šoreiz runāsim tieši Latvijas mērogā, vai jauniešiem Latvijā tomēr vērtīgāka ir tā dalība klātienē, ka viņi satiekās klātienē, viņi piedalās klātienē un ka tā līdzdalība tomēr sekmīgāka ir, ja procesi notiek klātienē, nevis tiešsaistē. Kā jūs uzskatāt? Es tad varētu sākt. Manuprāt, arī tieši runājot par to Covid laiku, ka pēc visa tā Covid laika ir daudz vērtīgāk būt klātienē. Jo Covid laikā mēs diezgan izolējāmies un nesatikāmies ar draugiem un negājām ārā uz pasākumiem un tam līdzīgi. Un jaunieši kļuva netik sociāli un netik atvērti, tā skaitā, kas bija jaunieši ap mani. Un iespējas tikties, darīt un veicināt šo savstarpējo komunikāciju ir daudz vērtīgāk dzīvē. To noteikti nevarēs sasniegt tikpat intensīvi kā attālināti. Es domāju, ka daudzas lietas strādā ļoti labi attālināti. Piemēram, tiešām tā balsu vākšana, projektu iesniegšanas, arī tie podkāsti ir YouTube, ir sociālajie mēdīji, kuri var visu kaut ko iedot, bet to cilvēcisko saikni ar citiem noteikti neiedos tik ļoti, kā tas ir klātienes pasākumi. Paldies, tev, Enija, kā pārējie domā? Jā, tātad ir kaut kādas konkrētas lietas, kuras es noteikti redzu, ir liels iegūms. Tas, ka tev ir iespējas saslēgties kopīgi, varbūt kaut kādā zvanā, vai tā ir sapulce, vai ir iespējams varbūt kaut kādu saturu redzēt, dzirdēt attālināti. Tas noteikti nāk ar dažādiem plusiem. Bet kopumā man laikam negribētos, ka mēs tā pilnībā uz to pārējam. Jo īpaši arī strādājot man ar jauniešiem un palīdzot viņiem ar komunikācijas spējām, tas Covid laiks atstās ļoti lielu iespaidu. Un tas tiešām atņems tādu spēju kaut vai vienkārši mazas kompānijas priekšā publiski kaut ko pateikt. Jo tas ir tāds drošības spilvens, ja tu vari izslēgt savu mikrofonu un kameru jebkurā brīdī. Tad pēc tam būt vidē, kur tev nav tādas iespējas, tas noteikti nes liels grūtības. Tāpēc tas noteikti tam ir savi iegūmi un savi plusi. Un arī ir forši tāpat, ka tev var atvest ēdienu uz mājām. Tas tiešām ir liels iegūms, bet tomēr varbūt ir vērts aiziet pāris reizes pašam uz veikalu vai ne, novēlēt pārdevēju veiksmīgu dienu. Un tieši tāpat arī šādos projektos, kā runājot par to, ko arī iepriekš minēju, ja, piemēram, tev ir laba zināšanas IT jomā, sociālos tīklos, ir superīgi, mēs varam attālināt darboties, veidot saturu un arī attālināt kopīgi izveidot foršu saturu un palīdzēt viens otram projektos. Bet, ja mums ir iespēja darboties kopā, tad tas vienmēr būs, manuprāt, vērtīgāk. Paldies, Jā. Anete. Un man šķiet par jauniešiem, tieši no jauniešu puses skatoties,
Ņemot vērā visu šo digitālā laikmeta attīstību, straujo TikTok izaugsmi un tam līdzīgi, mums ir ļoti samazinājusies spēja koncentrēties, un lai tiešsaistē tiešām pilnvērtīgi iegūtu informāciju, kas ir nepieciešama, kas ir vērtīga un veiksmīga, ir jābūt ļoti lielai vēlmei un disciplīnai koncentrēties un uzņemt to informāciju, jo ir ļoti viegli atrast blakus lietas, ko darīt paralēli, piemēram, Zoom diskusijām vai tam līdzīgi. Un tāpēc es arī uzskatu, ka šie klātienes pasākumi ir vērtīgi, tomēr nedaudz vairāk prasa. Tu nevari, kā Kārlis jau minēja, izmantot drošības spilvenu, kameru un mikrofonu izslēgt, un tas ir ļoti vērtīgi. Šeit es varbūt varu pieminēt, ka es strādāju skolā kā skolotājs vienu brīdi, un tas bija arī notālinātajā laikmetā, kad bija kaut kādas stundas, kas mums notika attālināti. Un es lūdzu jauniešiem stundas laikā piefiksēt pašiem, vienkārši paņemt lapu, nolikt blakām telefonu, un katru reizi, kad viņiem iedomājas paņemt telefonu, paskrūlēt, tad viņš tieši pierakst vienu svītriņu atliek. Un lai mēs pēc 40 vai 80 minūšu nodarbības, lai viņi paši paskatās, cik reižu viņi ir bijusi šī vēlme. Es domāju, ka jums nebūs pārsteigums, ja jūs uzzināsiet, ka tas ir sākot ar 30 reizēm šādā intervālā. Un jā, tā kā tas arī lieliski ilustrē to, ka tad, kad tev ir iespēja paslēpties, kaut kur būt bišķiņu fonā, tad tas noteikti ir. Jā, noteikti var piekrist tam. Paldies, ka padalījāties ar atbildēm šajā jautājumā. Vēl viens jautājums, kas ļoti iespējams varētu būt tāds noslēdzošais šajā diskusijā. Te es atlecu atpakaļ pie tiem šķēršļiem, un šis ir varbūt tāds, jāsaka, diezgan izaicinošs jautājums, jāsaka tā, un arī tāda izaicinoša un savā ziņā sensitīva tēma, bet par to jauniešu gatavību iesaistīties, par tiem šķēršļiem, par to, ka varbūt jaunieši ir kaut kāda daļa jauniešu, kas nav līdz galam atvērti, kuri negrib līdz galam atvērties, kuriem ir labāk tā sava komforta zona un nesoli ārpus savas komforta zonas, jo, pasarg Dievs, kas tad notiks tālāk, un baidās, vienkārši baidās uzdrīkstēties kaut ko jaunu pamēģināt. Kā jums liekas? Es gan varētu diezgan piekrist un teikt, ka ar katru gadu, ar katru mēnesi dienu tas aizvien vairāk uzlabojas un, teiksim, jaunieši ir aizvien atvērtāki. Pateicoties arī šīm visām iespējām, kas ir Latvijā, pateicoties tam, ka mums ir šī digitālā vide, un tad arī var iedvesmoties no citiem. Bet vai nesaglabājas joprojām kaut kādi rāmji jauniešiem? Un, ja saglabājas, un kāpēc saglabājas, un no kurienes šie rāmji nāk, kas varbūt mums kā sabiedrībai, ja mēs tur konkrētas varbūt institūcijas neminam, bet sabiedrībai kopumā jādara, lai jaunieši būtu atvērtāki, jo tas nav tikai jautājums par to, kāds ir pats jaunietis, tas bieži vien ir arī jautājums par to, kāda ir tā vide ap šo jaunieti. Kā jūs uz to skatāties? Ja es nolasīju pareizi to jautājumu, tad man liekas, ka tā stigma, kas ir šajā visā tas rāmīts, ir jauniešiem, ka viņi ir par jaunu, ka šo vēl nevar, ka tev vēl ir vajadzīgi šādas lietas, kas ir, protams, gadījumi, kur tā ir pilnīgi patiesība. Bet, ja mēs šobrīd skatāmies pasaulē par mārketinga iespējām, par dažādiem mākslīgiem intelektrīkiem, kas ir tādas lielākās aktualitātes šobrīd pasaulē, vidēji es teiktu, ka jaunieši vecumā 18 līdz, pieņemsim, 30, kas ir Eiropā pieņemts šis jaunietis, noteikti ir zinošāki par jebkuru citu paudzi, vai ne vidēji. Un tāpēc es laikam gribētu iedrošināt, protams, ka es saprotu, ka ir arī jaunieši, kur varbūt tāds atbildības līmenis pietrūkst vai pietrūkst varbūt tāda spēja uzņemties tiešām arī tādas nopietnākas kaut kādas lietas, kas ir saprotami, vai ne, jo tur ir varbūt kaut kāds pieredzes trūkums vai zināšana. Bet kopumā, ja jauniešiem dotu vairāk iespējas un uzticētos, tad cilvēki noteikti būtu patīkami pārsteigti par to, ko jaunieši ir spējīgi. Un es laikam gribētu teikt, ka līderu programma ir lielisks pierādījums tam, ka tas iedvesmo
Arī, piemēram, mentori, kas ir dažādi Latvijā atpazīstami cilvēki un jomu pārstāvji, viņi to dara tāpēc, ka viņus tiešām iedvesmo arī tas, uz ko jaunieši ir spējīgi. Viņi parāda to enerģiju, var ļoti lielas lietas sasniegt. Un tāda spēja uzticēties, es domāju, būtu tas, kas dotu arī tādu drošības sajūtu jaunietim darboties, jo tā drošības sajūta ir svarīga. Un kā tu arī jau pirms brīža pieminēji, ka ja mēs radītu drošāku vidi, ja? Vai, respektīvi, otrādi ņemt, runājot par to rāmīti, ja mēs to rāmīti bišķiņ paplašinātu vai noņemtu nost, man liekas, ka tas dotu fantastiskus rezultātus abās frontes pusēs, vai ne? Kas ir, ja mēs varam tā ielikt gan jaunietis un organizācijas. Visnotaļ piekrīt, jā, paldies, Kārli. Dāmas, ko jūs domājat šajā jautājumā? Kā mums tos rāmīšus mazināt un kā jauniešus vairāk iedrošināt? Tieši šim vidusskolas posmam es teiktu, ka ļoti daudz ko nozīmē, kādā skolā jaunietis iet un ko skola jaunietim dod. Piemēram, cik atsaucīgi un iesaistoši ir skolotāju un vispār skolas vide. Jo mācoties tieši, piemēram, Spīdolas ģimnāzijā, mums vienmēr bija jāiesaistās, bija dažādi grupu darbi, prezentācijas, pasākumu vadīšana un iesaistīšanās, kas sniedzas ārpus tikai klases, tādām tīri nodarbībām, kas ļoti palīdz šo rāmi nedaudz tā kā ņemt nost, jo, kad jau tevi tajā vidusskolā, pamatskolā, piemēram, jau nedaudz iedrošina, ka tu vari prezentēt, ka tev tas ir jādara un tev tas ir vajadzīgs, un skolotāji tev iemāca, kā to izdarīt un kā labi komunicēt ar saviem klases biedriem, tā arī ir ļoti liela vērtība, un ja daudz vairāk skolas piedomātu, kā tieši atvērt savus jauniešus un nedomāt tikai pēc tās standarta sistēmas, ka ir jāmāc tikai teorija, tas, man liekas, ir ļoti liels ieguldījums. Paldies, Enija, un Anete, tev vārds. Jā, es tieši arī gribēju minēt, ka skolas vide ir tiešām ļoti nozīmīga jauniešu panākumu ceļam, tā teikt, jo ticība ir ļoti svarīga jaunietim, atvainojos, lai viņš varētu veiksmīgāk un drošāk turpināt to savu ieceri un realizēt to ideju. Skola ir arī vieta, kur var satikt līdzīgi domājošus cilvēkus, kas ir beigās var izvērsties kā, piemēram, komanda. Un tāpēc, tāda vairāk tiešām, es atkārtošos, ko Enija teica, bet vairāk piedomājot pie tā, kā iekļaut varbūt arī klusākus skolēnus. Tas arī viņiem liktu justies drošāk, viņiem šī uzticība, tā ticība vairāk palīdzētu un iespējams tā arī no savas pieredzes runājot, rodas talanti, par kuriem varbūt pats jaunietis nemaz nebūtu uzdrošinājies domāt vai kaut ko darīt. Te mēs noteikti varam arī uzteikt, tiešām skolotājus. Mums kā izglītības organizācijai ir liela priekšrocība tas, ka mēs redzam šos skolotājus, un mums iespēja daudz skolotājiem strādāt, un tur redz, cik liela nozīme ir, ka tas skolotājs spēj pastumt tajos brīžos, kad varbūt jaunietis to pats neredz. Un es noteikti arī esmu viens no tiem piemēriem, kurš skolotājs manī redzēja to, ko es pats vēl neredzēju. Un tas ir, tad pedagogam, cilvēks, kurš strādā ar jauniešiem, viņš noteikti ar savu dzīves pieredzi redz daudz vairāk nekā tas jaunietis pats varbūt kaut kādā savā lokā tajā brīdī redz. Un ja tas skolotājs pareizā virzienā pastum uz priekšu, tad mums arī rodas ļoti daudz talantu. Un ja mēs paskatāmies kaut kādu lielu sportistu, mākslinieku vai citu cilvēku kaut kādās biogrāfijās, stāstos vai podkāstus paklausāmies, es domāju, ka mēs 90% dzirdēsim stāstu, kur bija kāds skolotājs, pedagogs vai kāds cits cilvēks, kas vienkārši pareizajā brīdī ievirzīja pareizajās sliedēs. Jā, paldies. Uz šādas pozitīvas, iedvesmojošas nots mēs esam pavisam tuvu finišam, bet es jums jau katram dodu aptuveni pusminūti. Tuvākie plāni, jeb kas ir jāņem vērā tiem, kas tagad klausās mūsu vai klausīsies vēlāk ierakstu mūsu portālā
tepat Facebookā vai YouTube kontā, kas jāņem vērā saistībā ar līderu programmu, kas jāņem vērā saistībā ar SparkPoint un arī ar Enijas podkāstu karjeras formula. Lūdzu, jums katram apmēram 30 sekundes. Dāmas, lūdzu. Es sākšu. Es noteikti aicinu sekot līdzi iniciatīvām, kas tiek pievienotas PowerPoint kartē. Pēc nedēļas aptuveni arī noslēgsies sabiedrības balsojums, kad uzzināsim jaudīgākās jauniešu iniciatīvas autoru, kā arī iniciatīvu bagātāko pašvaldību Latvijā. Paldies, Anete. Tā tad ir vēl iespējams nobalsot, un mums Jā. tur daudz brīvdienu izmantojam arī kaut kam šādam, paspēsim arī pajāņot. Jā, tāpēc var sekot līdzi sociālajiem tīkliem, sociālajiem profiliem, lai uzzinātu vairāk par šo. Paldies, Anete. Enija, tev vārds? Es iesaku, kad atveras pieteikšanai līderu programmai, noteikti pieteikties, vismaz mēģināt. Jo, ja sanāk tik, tad noteikti tā tam ir vērts būt, jo pieredze ir vienkārši vārdiem neatsverama. Un galvenais, ko es arī jauniešiem iesaku vēl, ir uzdrīkstēties, nebaidīties un tad meklēt cilvēkus, kas ir līdzīgi domājoši, par ko mēs šodien arī runājām, kas ir ļoti būtiski. Tā kā jā. Paldies, Enija, un Kārli, vārds tev. Jā, tad atsaucoties uz manis iepriekš teikto, ja klausās jaunieši vai ja klausās vecāki, tad noteikti apskatīties, piesakot, vienalga tas ir sociālajos medijos vai kur mēs paši šo informāciju uztveram, vietām, profiliem, kas dalās ar šādām iespējām, tieši tāpat arī Junior Achievement Latvija. Skatīties, kad ir šie piedāvājumi, jo tādi ir ļoti daudz. Galvenais ir, ka tu viņus pats redzi, izvērtē un tiešām veltī tās dažas minūtes, lai apskatītos un painteresētos, jo nekad nevar zināt, kur tas aizvedīs, un ja kāds grib uzzināt par pieredzēm no šīm programmām un ko tas patiesībā piedāvā, tad droši Anetei un Enijai arī var par šo visu jautāt. Jā, super, lielisks noslēgums. Es saku paldies maniem šodienas diskusijas dalībniekiem, 3 jaudīgiem, jāsaka, jauniešiem, kuri katrs kaut kādā savā sfērā darbojas, bet, savā ziņā arī kopā, un mēs visi kopā, lai tad mēs padarītu šīs jauniešu iespējas vairāk pieejamas, un arī, lai šīs jauniešu idejas būtu vairāk redzamas. Es saku paldies SparkPoint iniciatīvu kartes autorei Anetei Petrēvicai. Paldies tev, Anete, ka tu šodien pievienojies šajā diskusijā. Paldies, es saku arī, protams, Kārlim Plokam, kurš ir Junior Achievement Latvija līderu programmas projekta vadītājs, un ņemam vērā, ka ir iespēja arī jums jaunieši pieteikties, un atlicot uz SparkPoint ir iespēja vēl nedēļu nobalsot, lai varētu tad noskaidrot, kur būs uzvarētāja iniciatīva, teiksim tā. Un Enija, paldies arī tev liels par to, ka šodien pievienojies šai diskusijai. Klausāmies podkāstu, gan mēs varam klausīties, tik tiešām neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies Latvijā vai ārpus tās, un es domāju, ka latviešu jauniešiem ārvalstīs arī būtu vērtīgi paskatīties dažādas karjeras iespējas, paklausīties, kādas tad ir šīs karjeras iespējas, iespējams arī izglītības iespējas Latvijā, jo drusku atkāpjoties no tēmas, bet tomēr saistīti, ir aizvien vairāk diasporas jaunieši, kuri aktīvi skatās iespējas, pieņemsim, tieši pastrādāt Latvijā vai iegūt izglītību Latvijā. Tas ir īpaši jauniešiem aktuāli, kur ir, principā visu savu mūžu pavadījuši ārvalstīs, bet grib to Latvijas pieredzi. Tad visas šīs 3 pieminētās gan līderu programma, gan SparkPoints un arī karjeras formula var jums palīdzēt nākotnē izdarīt pareizo izvēli. Kā jau minēju, tad diskusijas materiāls tātad šādā formātā, video formātā un arī rakstiskā veidā būs pieejams portālā latviešu.com. Pašu diskusiju varēs vēlreiz noskatīties arī latviešu.com Facebook lapā un YouTube kontā. Un es šeit likšu daudz punkti, jo, protams, mēs vienā stundā un vēl dažās minūtēs nevaram visu atrisināt, bet mēs esam ļoti svarīgus akcentus uzlikuši šodienas diskusijā, un es saku tad vēlreiz paldies dalībniekiem, ka padalījāties, un teikšu līdz nākamajai reizei, kad tā būs, mēs redzēsim, bet līdz nākamajai reizei un tiekamies kaut kad, bet noteikti arī, lai lustīgi Jāņi, jo tie ir pavisam drīz. Un paldies skatītājiem Latvijā un ārvalstīs, visiem, kas pieslēdzās un atrada šodien laiku pēcpusdienā, bet katram jau savu laika zonu, ja skatāmies pasaules mērogā.
Jebkurā gadījumā paldies, ka atradāt laiku pieslēgties, un līdz nākamajai reizei. Paldies! Paldies! Tā! Paldies! Tā! Paldies!